šodien man ir ļoti unikāla izdevība. Un es esmu aicinājusi savā dienas grāmatā piedalīties Irēnu, ar kuru mēs esam tikušās 5 gadus atpakaļ, kad Irēnai dzīvē ir bijusi grūta situācija. Un šodien es gribētu pastāstīt viņas dzīves stāstu un arī šo to vaicāt no viņas pieredzes, jo šodien es vairāk gribētu būt viņas dzīves labo pārmaiņu lieciniece. Un ar Irēnu mēs satikāmies viņas ļoti sarežģītā dzīves situācijā, kad bija ļoti liels izmisums. Un Irēna atnāca uz psihologa konsultāciju, teikdama, ka es nezinu vairs, ko darīt. Gandrīz vai man ir jābeidz mana dzīve, jo manā ģimenē, manās mājās mani nesaprot. Ja? Un ļoti lielas grūtības bija ar Irēnas civilvīru. Un faktiski mēs varam teikt, ka Irēna cieta no vardarbības ģimenē. Cieta viņa un cieta viņas mazais dēls, bet viņa saņēmās visiem spēkiem, lai laustu šo ierasto dzīves kārtību, kas faktiski bija turpinājusies 13 gadus. Viņa atnāca pie psihologa uz konsultāciju, tad mēs spriedām, kā mēs labāk varam kaut ko palīdzēt un piedāvāt Irēnai. Un Irēna aizbrauca uz rehabilitācijas centru, kur bija iespēja gūt nelielu atelpu gan viņai, gan viņas dēlam. Pēc tam uz bērna un mātes centru, kur tad jau pakāpeniski Irēna varēja arī mācīties nodarbinātības dienesta kursos un izmācījās par manikīri, un ļoti labi viņai tas padodās. Un arī uzdrošinājās par šo dzīves netaisnību pret sevi un savu dēlu runāt ar policiju, jo viņas dzīvoklis bija izdemolēts, un vīrs neredzēja tās robežas. Ja? Lūk, tad viņš saņēma sodu par to, bet Irēna faktiski atrada sevī spēku rast sev jaunu dzīvi. Iekārtojās darbā, puika aizgāja skolā, pakāpeniski sāka domāt par labākas dzīves iespējām. Ja? Satika jaunu puisi, izveidoja labas attiecības, aizbrauca uz ārzemēm abi strādāt, jau nodibinot ģimeni. Lūk, un tagad Irēna ir atbraukusi ciemos apciemot savu mammu un citus radus, un man bija tā iespēja viņu pārķert, ja, viņas aizņemtībā un aicināt piedalīties kā šī stāsta varonē, jo es domāju, ka galvenā varone ir viņa. Un tad, Irēna, es gribu tev vaicāt, ja, tos 5 gadus atpakaļ, ja, kad tu nolēmi, kad ir kaut kas jāmaina, ja, kas bija tas, kas tev palīdzēja uzdrošināties un veikt šīs labās pārmaiņas savā dzīvē? Vispirms tas bija mans dēls. Es negribēju, lai viņš visu to redzētu, dzīvotu tādā dzīvē, kā dzīvoju es. Vispirms es tikai uz priekšu gāju. Dēla dēļ. Dēla dēļ, jā. Saki, lūdzu, tagad tomēr tev šī pieredze ir aiz muguras, jā? Mēs varam teikt, ka dzīve ir kļuvusi labāka un tas ir panākts taviem spēkiem. Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas dotajā brīdī atrodas tādās grūtās situācijās, kad neredz izēju, jā, kad nav atbalsta, kad nav jēgas? Ko tu viņiem ieteiktu darīt? Vispirms nav jāklus. Jāiet pie ļaudīm, jārunā. Nevajag sēdēt mājās vienām. Vajag iet pie ļaudīm. Nav visi tādi slikti ļaudis. Un kas sēž mājās, lai lasa labu tādu literatūru, kā jūs man devāt grāmatu Natālija Pravdina, da? Tur viss tā labi pierakstīts. Kā es sēžu viena mājās, es varu visu to lasīt, es visu pārdomāju. Un tad es eju ārā, eju meklēt labus cilvēkus. Tā nav, ka visi slikti. Man tā paveicās, ka es satiku Aiju. Man daudz palīdzēja psihologi.
Aija Dardedzes centrā psihologs. Manam bērnam arī bija psihologi. Manā dzīvē tik daudz labu ļaužu iegāja manā dzīvē. Viņi mani nezināja, es viņus nezināju. Es runāju par savām problēmām, viņi runāja par savām problēmām. Un mēs palīdzējam viens otram. Gāju tālāk. Tagad man nav tāda, ka es negribu dzīvot. Man jau 35 gadi, es jau domāju visu pa citām. Tagad man ļoti gribas dzīvot un iet tālāk. Palīdzēt savam bērnam, palīdzēt mātei savai. Un iet tālāk. Irēnas pieredze parāda to, ka viņa uzdrošinājās darīt kaut ko tādu, ko faktiski viņas apkārtējā vidē 5 gadus atpakaļ uzskatīja par neprātu. Pamest savu vīru, iet projām, meklēt sev kaut kādu labāku dzīvi un labākus dzīves apstākļus savam bērnam. Bet tagad šo 5 gadu laikā Irēna ir tā izaugusi, kad dotajā brīdī viņa ir atbalsta resurs daudziem citiem cilvēkiem. Tā kā mēs varam teikt, ka šīs pārmaiņas ir bijušas ļoti, ļoti labas, un man kā psihologam, kā cilvēkam ir ļoti liels prieks būt par viņas dzīves liecinieci.